Esam digitūbi. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un CERT.LV. Digitūvi 2025. gada pavasara izlaidums. Un šodien mēs runāsim par mākslīgo intelektu, tātad par tēmu, kas skār pilnīgi visus divkājainos. Varbūt arī četrkājainos. Man, piemēram, ir kaķa dzirdinātava un kaķa barotava. Līdz ar to arī četrkājainajiem draugiem sveiciens. Pie manis ciemos doktors Bernhārds Blumbergs no CERT.LV. CERT.LV vadošais kiberdrošības eksperts pie manis ciemos par drošu mākslīgā intelekta izmantošanu mēs runāsim. Čau, Aci! Nu, sveiks, Egon, prieks tevi redzēt. Apusē, tev bija ļoti prātīga doma izvēlēties braukt uz Dzelzavas ielu velospēdu. Ļoti pareizi. Jo cilvēki tu būtu dabūjis sēdēt korķī. Nē, ar divritēm vienmēr tu izvairies no visiem korķiem. Tas ir ļoti labs veids. Tev ir parastais vai ar mākslīgo intelektu? Man ir parastais, kur tu mauc ar visu savu iekšējo dzinēju. Vai fiksīts? Viņš izskatās kā fiksīts, bet nav, jā. Bremzes ir? Bremzes ir vājas, bet ir. Sveiciens tiem, kas Bernhārdu kaut kur satiks. Viņam bremzes ir, bet bišķi vājas. Klausies, ir cilvēki, kas saka, ka mākslīgais intelekts nav tas pats, kas mašīna mācīšana, nav tas pats, kas lielie valodu modeļi. Vai tas ir viens un tas pats? Tāds būs mūsu ievada jautājums. Jā, principā viss, ko tu nosauci, gan mašīna mācīšanās, gan lielie valodu modeļi, tās visas ir sastāvdaļas, tie ir virzieni zem mākslīgā intelekta, un šodien noteikti mēs runājot ar tevi, es neizdalīšu viņu katru atsevišķi, vien tas nebūs nepieciešams, pie viņiem visiem versīšos kā mākslīgais intelekts, lai sabiedrībai ir vieglāk uztvert un lai mēs viņus neapgrūtinām ar to visu to sarežģīto padarīšanu. Klausies, bet kur tad ir tā sakne? Nu, Google jau arī ir mākslīgais intelekts. Kā pēkšņi mākslīgais intelekts ir kļūst tik populārs? Jo Google ar ko atšķirās? Galvenokārt, tas pats mākslīgais intelekts, Googles interneta resursu krāto no šodienas mākslīgā intelekta. Jā, redzīt, mākslīgais intelekts kā tāds, viņš jau nav nekas jauns. Mēs viņu lietojam jau gadu desmitiem, un vismaz 20 gadus atpakaļ viņš jau palika arvien populārāks, un tevis minētais meklētājs Google ir viens no tiem, kurš pielieto mākslīgā intelekta, ja mašīna mācīšanās algoritmus, lai tev iedot pareizos tos rezultātus, kurus tu meklē. Un bieži vien tev šķiet, kā tad viņš īsti zina, ko es meklēju, vismaz agrāk tā bija. Un ja mīja darbi agrāk bija ar mašīnu mācīšanos un mākslīgu intelektu caur matemātikas, to valodu un specifiskiem parametriem, tad tagad mēs to darām vai nu balss formā, vai nu kaut ko pasakot, runājot, vai no attēliem, vai arī tagad vispopulārākais, kas mums ir gan ChatGPT, gan citi veidi, ir iedarbojoties rakstveidā ar viņiem. Viens ir rakstveidā, otrs ir tas, ka tu vari viņam jautāt tekstuāli, un pēc tam tas pārvēršas par rakstītu tekstu. Laikam tā ir vieglākā komunikācijas forma. Jā. Tie ģeneratīvie mākslīgā intelekta virzieni ir ļoti daudz, gan arī mūzika. Es nezinu, varbūt tev kā mūzikas industrijā esošajam, varbūt tas ir citi saka, ka tas ir apdraudējums, bet tāpat to radošumu no tā tu nevarēsi, tas nebūs tā. Nē, galīgi nē, par to nevajag baidīties. Es neredzu to scenāriju kā Terminators, kur mums ir jāiet cīnīties pret mašīnām. Šis ir rīks, kas mums var palīdzēt. Protams, ka nākotnē, tuvāko 25 gadu laikā, visdrīzāk, ka daļa no profesijām, kas jau šobrīd ir daļai aizstājams, tiks aizstāts. Tas nu gan būs. Varbūt. Bet vienmēr vajadzēs cilvēku, kas uzvaktēs. Jā, tieši tā, tas bija tas, ko es gribēju arī teikt. Varbūt, ka aizstās, bet varbūt arī, ka viņš arī palīdzēs tev darīt to darbu efektīvāk, jo redzi, arī tagad, kad mums tas cilvēku resurss ir diezgan pietrūkstoši, un tad viens dara tur tos entos darbus, tad ar šo tu vari atvieglot, lai tos lielos datus apstrādātu vai kaut kādā veidā atvieglot savu ikdienu. Bet tas tāpatās neaizstāja to cilvēcisko faktoru, kas ir nepieciešams tur, lai tas viss notiktu. Klausies, bet ir otra puse. Tas, ka mēs izmantojam šo rīku, lai uzzinātu, kurā gadā abai bija tas Take a Chance on Me, tas ir ok, bet tad, kad mēs šo rīku sākam izmantot jau nopietni un esam ieguldījušies, lai to rīku apmācītu un padarītu viedāku, tad, kad mēs to rīku pavēršam pret cilvēku, tad, kad tas jau ir
sauksim par ieroci naudas izkrāpšanā vai pat terorismā. Jā, ja tu skaties uz to no kiberdrošības viedokļa, tad arī mums ir reģistrēti incidenti, kur tiek sintezēta balss un tiek uzdots, ka tev zvana kāds tev pazīstams un lūdz pēc tavas palīdzības. Un tā ir tā lieta, ko krāpnieki izmanto ļoti bieži, sevišķi, kas ir finansiāli motivēti. Bet tas nav tikai vienīgi krāpnieki, to mēs arī redzam gan kara darbībā, kur tiek ģenerēti video materiāli un attēli, kuri reāli neeksistē, un arī tiek veidotas dezinformācijas kampaņas. Un šī informācija izplatās pēc tam tālāk jau interneta vidē. Un, ja es varu bišķiņ paturpināt tālāk, tad visi šie te mašīnu mācīšanās algoritmi, mākslīgais intelekts, viņš jau mācās tieši no tā, kas mums ir apkārtējā telpā. Viss, kas atrodas internetā, un ja tur ir iekšā draza, tad viņš arī no tās drazas mācās, un arī tev mēģinās atgriezt bieži vien arī nepareizus, nepatiesus datus, it sevišķi, tas ir ģeneratīvais, tas, kas rada kādu informāciju. Kāpēc ir tā, ka ChatGPT, piemēram, parastas lietas par Latviju un latviešiem nezina? Vai pārāk maz jautātāji ir bijuši? Tieši tā, tad ir divi. Kā mācās tieši šie te mākslīgā intelekta modeļi? Viņi mācās no tā, kas jau ir pieejams, un pie tām vēl viņi noteikti skatīsies uz tām valodām, kas ir dominējošās valodas, un latviešu valoda, es tiešām teiktu, tā ļoti maza valoda, bet arī tāpat laikā ļoti spēcīga. Un arī tad, kad lietotāji viņu lieto un raksta savus vaicājumus un tos lietošanas brīdī, tad jau arī apmāca tos modeļus. Lūk, un tad tā informācija, kas ir pieejama, un to lietotāju skaits, kas raksta latviešu valodā, ir salīdzinoši mazs, tāpēc arī par to Latviju varētu būt arī relatīvi maz informācijas pieejams. Bet jāatzīst, ka ļoti ātri viņš aug. Tādā ziņā ne šajā gadījumā latviešu valodas pieejamība, bet tas, ka viņš raksta bez kļūdām tavu ierunātu tekstu, jau saliekot komats pareizajās vietās, tas ir pārsteidzoši, cik ātri tas notiek. Jā, es tev piekrītu, un tas ir tas pirmais solis, lai arī es gribētu pateikt to, ka mašīna mācīšanās un arī mākslīgais intelekts patreiz ir tajā pirmajā fāzē. Viņš nav tas, ko mēs uzskatītu. Tu minēji Skynetu, Terminatoram. Tā fāze vēl ir ļoti, ļoti tālu, un cerams, ka varbūt tās arī nepienāks. 2 nedēļu tālumā. 2 nedēļu, varbūt 25 gadu attālumā vai 30, bet patreiz mēs esam tieši tajā sākotnējā fāzē, bet viņa ir tieši būtiska kā pirmais solis, lai ietu tālāk uz priekšu. Tas ir ļoti būtisks pavērsiens, ko patreizējie lielie mašīnu mācīšanās modeļi ir varējuši izdarīt. Klā, Berhard, bet ja mēs pasapņojam, vienmēr par šo runājot, kaut kā gribās tomēr trāpīt tajā laikā, kur mēs varbūt nepiedzīvosim. Pēc 100 gadiem kādu pasauli tu redzi? Jā, redzi, man ir iestājās klusums, jo ir grūti atbildēt uz šo. Es nezinu, kā būs pēc 100 gadiem, bet es pieļauju, ka vismaz pēc 30 gadiem mēs jau būsim tādā veidā integrēti ar šīm tehnoloģijām, un es ceru, ka mēs būsim arī tie, kas kontrolē šīs tehnoloģijas, nevis tikai outsourcējam vai atdodam savu intelektu kādai ārējai sistēmai. Es negribētu teikt, ka mēs tagad brauksim ar skituļdēļiem, kas lido pa gaisu, lai zinātu, cik fantastikā, bet noteikti mēs kā cilvēki spēsim apstrādāt arvien vairāk informācijas. Un tas ir tas, kas arī vēsturiski ir veidojis mūsu to evolūciju, tieši spēja apstrādāt informāciju un konkurēt ar citiem, ar pārējo. Ja? Tad arī, ja mēs skatāmies arī kosmosa izpēti, tad tā ir gigantiska informācijas apstrāde, un es domāju, ka mēs būsim jau kaut kur ārpus šīs planētas arī papildus. Pie tam viens no čaļiem, kuriem ir teikšana šajā jomā, kā reiz ir pie šprits kosmiskajiem lidojumiem. Tādā ziņā tas varētu notikt ātrāk nekā bez Ilona, lai nestoties to, cik interesanta personība viņš ir. Viņš tomēr ir pareizajā vietā un ar pareizo makabiezumu. Jā, lai arī kā viņš ir ļoti pretrunīga personība, bet tas... Mums ar viņu būs jārēķinās, tāpat kā ar mākslīgo intelektu. Jā, tieši tā, gribi vai negribi, ar viņu ir jārēķinās, viņam ir ietekme, un tas virziens, kur jau viņš attīsta, nav jau tas sliktākais, viss jau ir pareizi, tā gan kosmosa izpēte, gan arī tie komunikācija līdzekļi, kas nepieciešami, tas jau ir vajadzīgs, lai virzītu mūsu cilvēks pretīm tai attīstībai tālākai. Kā tev liekas, tagad bišķi novirzoties no tā, bet kādu vēl pēc viņam vajadzēja līst politikā? Viņš varēja fonā stāvēt. Viņam taču neko dzīvē vairs nevajag. Tas varbūt ir saistīts tomēr ar to viņa garīgo stāvokli, ka viņam vajag to pasaulīgo atzinību no visiem iespējamiem galiem. Jā,
Man liekas, viņš ir tāds, kurš vēlās būt visur un lai viņu pamanītu, un viņš grib būt tāds informācijas centrā, tāpēc viņš arī nopirka sev to Twitteri un pārsauc viņu par X, vai ne? Un viņš grib būt uzmanības centrā. Līdzekļi, kādiem viņš to mēģina panākt, ir dažādi, un to jau mēs redzam kā tas ir mūsu mēdījos. Par drošību runājot, šodien mēs, skatoties uz mākslīgo intelektu, tādā augstākā līmenī, es domāju, ne parasts lietotājs, bet augstākā līmenī mēs skatāmies, cik daudz mēs drīkstam atļaut mākslīgajam intelektam ienākt jau mūsu drošības sistēmās, respektīvi, lai vienu dienu nenotiekās stulbās multenēs, kur doktors ļaunums pārņem pasauli. Jo redzi, tas, ka īstenībā mēs kā parastie lietotāji, mēs nekontrolējam šo. Parādās vienkārši jauna papildus funkcionalitāte tavā čata aplikācijā, WhatsAppā, hei, tagad tu lietosi mūsu mākslīgā intelekta risinājumu, tev nav izvēles, tu būsi manā pakļautībā, ja? Un šeit tā tehnoloģija nāk iekšā, un mēs viņu nekontrolējam vismaz kā gala lietotājs. Un arī tie ražotāji vai radītāji šīs tehnoloģijas, viņi jau ir ieinteresēti un motivēti no ekonomiskā apstākļiem, gan arī ne tikai no ekonomiskiem apstākļiem, bet pamatā jau ir ekonomiski. Viņi mēģina iegūt papildus vairāk datus, jo vairāk tu lieto, jo vairāk viņi spēj apmācīt savus modeļus, jo precīzāk viņi var palikt. Un arī tas ir konkurence, jo tie mācīšanās modeļi, ja mākslīgā intelekta modeļi jau ir ļoti daudzi. Un katra valsts mēģina jau tā kā attīstīt šo kapacitāti. Mēs esam dzirdējuši mēdījos ziņās par to, ka Amerika ar Ķīnu cīnās, ka viņiem tur notiek ChatGPT pret vēl viņu to DeepSeek algoritmu sacensību, un viens ir nokopējis no otra, un tad DeepSeek nokopējis no ChatGPT, un viņš ir efektīvāks, un tad redz arī to valstis izmanto savā labā arī tagad. ASV būvēs datu centrus, būvēs attiecīgi sev neatkarīgas energoapgādes sistēmas, bet ir jāapzinās arī to, ka tā ietekme ir diezgan liela uz to sabiedrību un arī uz ekoloģiju, jo katrs tās vaicājums, ko mēs ierakstam iekšā GPT, kas mums tagad ir, vai vienalga, ja mākslīgā intelekta vaicājumā. Tas ir viens koks. Viens koks, jā. Tas ir viens koks, kas ir aizgājis un pazudis, jā. Mums nevainīgais jautājums par abu un to superhītu. Aha. Jā, tas varētu būt ar to saistīts, jā, protams. Jā. Viens parasts jautājums. Bišķi varbūt pārspīlējam, bet koka zars 100 punkti. Bet tas ir saistīts, mēs te aizvadītajā nedēļā runājām par interneta vides atkritumiem. Jo viena lieta, ka mēs redzam atkritumus uz ielas, un mēs saprotam, netīršana, neuzkop, kas notiek. Internetu vidē vecais spams mums kaut kā neliekās, ka tas ir atkritums šajā gadījumā. Kripto pasaulē esošie zina, kādi resursi tiek patērēti, lai izraktu bitcoinu, vai ne? Jā. Un šajā gadījumā mākslīgais intelekts iedomājas, kas tās ir par mājām. Wow, jā, un tu varētu tur ļoti daudz tā kriptovalūtas ļoti gan jau apvienos. Varbūt es tiešām nezinu, jā, tas noteikti tā varētu būt, jā. Starp citu, par to nākotni runājot, naudas ziņā arī droši vien būs kaut kādas izmaiņas, es pieļauju. Jā, es domāju, jā, bet tas nav nekas kaut kāds jauns. Vismaz Eiropas Savienība ir gājusi uz savu Eiropas digitālo valūtu, vismaz kā konceptuāli kriptovalūta. Es nezinu, cik viņi ir tālu aizgājusi. Mēs vēl tur ar tevi nelietojam, tā papīra nauda arvien mazāk un mazāk samazinās. Jā, bet jau digitāli norēķini gan jau ir ikdiena. Tieši tā. Un tad vai tas būs eiro, vai tas būs dolārs, vai tas būs bitcoins, laiks rādīs. Galvenais, ka lai tas ir kaut kas tāds, ko mēs paši varam kontrolēt, valdības vismaz to var kontrolēt, un tas kaut kas tāds, ko tu vajag tev rakt, kā tas notiek uz kriptovalūtas gadījumos, kur tev ir tās specifiskās matemātiskās algoritmi un jā, formulas. Bet šajā gadījumā atbildot uz tevis, ka tu gribētu kontrolēt, šajā gadījumā jau tā naudiņa kā reiz ir nevalstiski kontrolēta, jo ir noteikti daudzums uzražotas, nu nevar pēkšņi izrukāt vēl. Teorētiski jau es gribētu teikt, ka valstī jau vajadzētu būt varēt iespēja. Redzi, drukāta nauda, jau tas ir maksā arī naudu, vai ne? Tad tu drukājot naudu, tērē naudu un pārējot uz to digitālo, tas tā kā tev atvieglo un samazina tos izdevumus, kas ir nepieciešami. Tā, par to nākotnīt Edu iesaistās diskusijā un raksta, ka ChatGPT ir centies sev aizstāvēt, ka dzēs vecos moduļus skainēt iespējams, tomēr ir tuvāk, kā mēs domājam. Iespējams melnais scenārijs tika uzzīmēts, bet par tiem kokiem te jautājums no Ivara.
vai ir zināms, cik viena tāda ferma patērē? Ferma šajā gadījumā ir domāts viena mākslīgā intelekta māja, ja? Un, īsā atbilde ir, es tiešām nezinu, jo, ja mēs skatāmies tagad uz ASV, ko viņi dara, un viņi mēģina padarīt sev par to mākslīgā intelekta lielvalsti, kur viņi Teksasā būvē šo attiecīgi tās mākslīgā intelekta fermas un to atsevišķo energo apgādi, tas nozīmē, ka tie resursi, kas nepieciešami gan no ekoloģijas, lai apgādātu ar elektrību, gan arī, lai to fermu uzbūvētu un galvenokārt, jo viņi jau strādā uz tehnoloģijām, un apakšā ir mikrokontrolieri, un mikrokontrolieriem apakšā ir cēlmetāli, un tie resursi, kuri mums nav tik brīvi pieejami, tā kā tāda vienas fermas uzbūve, lai kāda valsts pat varētu pateikt, ka viņi ir super lielvarā mākslīgajā intelektā, tas noteikti izmaksās nereāli daudz. Jautājums par to, vai lietot maksas vai bezmaksas versiju, kā ar drošību, vai, piemēram, maksas versijai var uzticēties, ka dati, bezmaksas, laikam domāts, ka dati nenoplūdīs no Andras Veicens. Par maksas vai bezmaksas, ja mēs skatāmies vismaz tas, kas ir ChatGPT vai Gemini vismaz modeļu virzienos, tur es teiktu, ka tā lielākā atšķirība ir tikai tas, ka tu vari turpināt lietot to augstāko, lielāko modeli, un tev ir tas vaicājums skaits, jo, ja tu, pieņemsim, rakstīs vienkārši ChatGPT, viņš pēc kaut kāda, 10. 20. vaicājuma pateiks, ka tu vairs nevar lietot to augstāko modeli un atgriezīsies atpakaļ pie kāda zemāka. Ja mēs paņemam to solīti nedaudz par to drošību, es teiktu, ka drošības līmenis abiem diviem ir principā identisks, ja? Tas modelis, kas ir notrenēts jaunākais, viņš būs precīzāks, viņā būs mazāk tās sauktās halucinācijas. Tas nozīmē, ka viņš mēģinās atgriezt precīzāku informāciju. Kas ir halucinācijas? Tas nozīmē, ka viņš, tur, kur viņš nezina, viņš tev mēģinās samelot. Viņš aizpildīs tukšumiņu ar meliem. Tieši tā, un tad bieži vien ir tā, ka cilvēki mēģina būt slinki, cilvēki dabā ir būt slinkam, ja? Tas ir dzēn mums priekš visas mūsu tehnoloģijas. Tāpēc, mums arī ir mākslīgais intelekts. Tieši tā. Un viņš ieraksta un uzticās pilnībā tam, kas ir tiek atgriezts, un izmanto to jau kā patiesību, un tā jau ir tā lielākā kļūda. Un arī, ja mēs skatāmies no kiberdrošības viedokļa, ja tā ir izmanto mākslīgo intelektu programmēšanā, tad ir obligāti jāskatās, kādā veidā viņš viņu programmē. Tu nevar vienkārši akli uzticēties, iekopēt savā produkcijas vidē un sākt lietot šo kodu, jo tur var būt tās augtās melošanas, jeb halucinācijas, kas ir mākslīgā intelekta terminoloģijā. Ir jāpārbauda. Es jau vēlreiz teicu, jālieto mākslīgais intelekts ar savu intelektu kopā. Jā, pats par sevi tas nestrādās. Neviens ne otrs šajā gadījumā. Ir veikts pētījums, cik Latvijā dzīvojošo cilvēku izmanto mākslīgo intelektu savās ikdienas gaitās? Es teiktu, ka vismaz man šāds pētījums nav zināms, bet es pieļauju, ka tāds varētu būt. Bet redzi, neatkarīgi vai tu ikdienā lieto viņu vai nelieto, tas nozīmē, ka vai tu raksti šos te vaicājumus vai neraksti šos vaicājumus, tas nenozīmē, ka apakšā zem kaut kā cita. Jā, viņš jau tev ir telefonā. Viņš jau bija jau noklusējumā. Tas pats Siri, kas tad tas ir? Jā, tieši tā, tad, kad tu pasaki, miedarbojas savu tālruni, jau tur iebūvēts ir iekšā mākslīgā intelekta komponents, un tas nav nekas jauns, viņas jau tur ir jau tiešām vismaz pēdējos 10 gadus, viņas mēģina palīdzēt tev apstrādāt attēlus, uzlabot tur gan skaņu, gan visu pārējo, tieši to miedarbu ar telefonu, lai padarītu tev tā kā lietotājiem daudz draudzīgāk, un, protams, tagad jau viss lielie valodu modeļi jau tev ļauj miedarboties ar šo tālruni daudz citā līmenī. Jā, tas ir daudz vieglāk. Tev viņš arī tā personības, tā robeža, jeb tev liekas, ka tu runā jau ar kaut kādu konkrētu cilvēku, jo viņš arī tev spēja atbildēt diezgan tuvu. Ja, Par šo es, starp citu, sarunā ar tevi gribēju piemetināt, ka baigi svarīgā štela mākslīgais intelekts, manuprāt, ir vientuļiem cilvēkiem. Jo, ja tu esi tiešām viens kā pirks šajā pasaulē, un diemžēl ir tādi cilvēki, katra tā saruna beidzas ar tālāku jautājumu, un principā tu ir stulbi, ka es tā saku, bet tev būs sarunbiedrs. Jā, un tas jau nav jauns, kad iznāca ārā Siri vai Alexa, tad bija arī pat vesela filma uztaisīta par to, kur ar Phoenix. Jā, Her saucās tā filma. Jā, tieši tā. Ar Scarlett Johansson. Jā. Brīnišķīga filma. Tieši tā, un tas jau ir tas pirmais tas solis tajā vientuļnieku dzīvē, kur aprunāties ar kaut ko, vai ne?
Bet, visam ir savs robežas. Tur tā filma arī par to, kā reiz ir. Tur tā otra puse. Jā. Kur tu vari aiziet galējībās. Un par to jau arī seriālā Black Mirror daudz var apskatīt. Tas ir fantastisks seriāls. Es iekāps jaunajā sezonā, tagad ir jaunā iznākusi tikko. Nesmu, tu zini, man nav sanācis laiks pieslēgties. Es ļoti saprotu. Jā, bet es labprāt to izdarīšu. Tagad ir 4 dienas brīvs, kāpēc ne? Vai ne? Vienā brīdī atradīsies. Tur pa vienai sērijai, jā, tādā ziņā tas ir smaga barība. Katru sēriju jāsagramo. Ir seriāli, ko tu vari maukt cauri. Šeit sērija un vienu dienu iepauzējam. Nu jā, lai saprastu. Viņš nosēžās. Tieši tā. Tur jānosēžās. Tā, esmu samērā skeptisks par mākslīgo intelektu rīkiem, taču reizēm mēdz kaut ko darba vajadzībām uzjautāt. Katru reizi atbild analizē un pārbauda, vai tā ir korekta un patiesa. Tie, kur to nedara, ir tādi paši, kur skolas eksāmenātais copy-paste no Wikipēdijas, tā raksta Tomas. Ļoti labs jautājums, jo šis sakrīt ar to, ko es biju jau ieskicējis sev galvā ar tevi sarunā, vai ne? Tad tie mākslīgais intelekts jau kā tāds, viņš ir mašīnas modelis, viņš ir algoritms, kurš tiek dizainēts un apmācīts. Mēs jau ieskicējām mūsu sarunā, ka tas izejas avots ir tomēr internetā pieejamā informācija. Viņa varbūt tās tiek kaut kādā veidā filtrēta, bet ja šī informācija tiek grozīta vai kāds realizē informācijas kampaņas, informācijas kara darbību un mašīnu mācīšanās modelis paņem šo informāciju un pēc tam, kad tu raksti jautājumu, viņš tev viņu atgriež, tad arī tā uzticamība, jeb tas rezultāts, viņš nav vairs uzticams, viņš jau ir sagrozīts. Angliski ir trash in, trash out, tā tieši tāpatās arī šeit, miskasti iekšā, miskasti ārā. Pie tā noteikti strādā tie, kas ir izstrādā šos algoritmus, viņi tiešām ir ģeniāli cilvēki, viņi ir gudri un viņi apzinās šīs lietas, bet viņas, redz, nav tik viegli atrisināmas, jo mākslīgais intelekts kā tāds, viņš saprot šo te valodu, semantiku, jo minēja arī tos komatus, viņš var salikt komatus, viņš var salikt, veidot precīzi to teikumu, bet viņam nav izpratne, vai tas ir kaut kas labs, vai tas ir kaut kas slikts. Ja viņš tev melos un ar pārliecību, vai ne? Es kādreiz ar ChatGPT komunicējot esmu veids eksperimentus. Kā viņš no vienas puses, paskatoties lietai, atbild pareizi, un no otras puses par to pašu lietu runājot, bet jau no cita aspekta viņš samelojas. Un tajā brīdī tu saki, bet mēs taču tikko runājām, ka ir tā, un tad viņš saka, neprecizitāte. Atvaino tev taisnība, bet bieži vien ir tā, ka viņš pasaka, atvaino, tev ir taisnība, bet atgriež atkal tieši to pašu, ko viņš iepriekš ir arī teicis, un tas vismaz man retam lietojot šo te, un ko es gribu arī uzsvērt, nav tā, ka es no tā izvairos. Šī ir sastāvdaļa no mūsu ikdienas, un mēs nevaram būt akli un kā strausi iebāzt savu galvu smiltīs un slēpties no tā. Mums ir ar to jāstrādā, ko es gribu arī uzsvērt, mums ir jāmāk lietot šīs tehnoloģijas, arī precīzi vaicājumi. Redzi, ka arī pagājušajā nedēļā man bija saruna ar vēl vienu kiberdrošības ekspertu, un viņš teica, baigi forši man mākslīgais intelekts, es viņam iedodu 5 tās tēzes un pasaku, lai viņš uzģenerē man 3-5 lapas puses, 3 vai 5 lapas puses ar tekstu, viņš man uzģenerē to un es to nosūtu tālāk, un es viņam saku, bet otrā pusē jau es, kā saņēmējs, ja tu man to atsūtīsi, es jau varu izmantot arī tieši tāpatās mākslīgo intelektu un pateikt, uztais man lūdzu kopsavilkumu uz 5 tēzēm. Un līdz ar to cilvēki vairs nesatiekas. Kur tad ir pa vidu? Un tu runāji arī par to informācijas pārsātinātību, un mēs jau redzam, mēs veidojam šo informāciju arvien vairāk un vairāk, un tu paskatīsies sociālajos mēdījos, nezinu, TikToks, YouTubes, tur jau tie video arvien vairāk un vairāk parādās, kas ir ar mākslīgo intelektu ģenerēti, un tad tas cilvēciskais faktors, lai arī viņš tur ir, kādam ir jāuzraksta tas vaicājums, bet viņš tomēr, samazinās, viņš paliek tāds. Bet tur ir cilvēks, tur vienmēr būs iespējama šļura. Tādā ziņā mēs jau paši esam vainīgi pie tā, tāds lietas, ka mēs esam pateikuši, ka mums patīk. Jā, protams. Un ar patīk tiek radīts tālāk. Redzi, mēs arī runājām par to BBC, kur teica, ka viens vaicājums ir viens koks nost, bet tieši tas pats notiek arī tad, kad mēs lietojam kaut kādu filtrus, kas tev, nezinu, maina tavu seju vai tev ieliek kaut kādā vidē. Tāpat tās apakšā tur ir šīs te fermas, uz kurām nosūta tavu attēlu un viņas apstrādā un atgriež atpakaļ tevi apstrādā. Tāpat tās arī tur pat tiek patērēta enerģija, tur viss apakšā ir tieši tas pats, arī pāris koki tur aiziet. Tā, Andris saka, interesanti, protams, bet būsim godīgi, mēs ar laiku notrūnināsimies.
Jā un nē, vai ne? Jā, tas arī ir tas, ko es vēlos uzsvērt, ka sabiedrībai ir jākontrolē tehnoloģija, nevis tehnoloģija jākontrolē sabiedrību, lai gan tas ir viegli pateikt, skatoties uz to, kā mums tās tehnoloģijas ir attīstījušās, viņas bieži vien iziet ārpus mūsu tās kontroles, bet vismaz mums par to ir jārunā, jā, un jābūt ir tam apziņai, lietošanas apziņai. Man ļoti patīk, ka mēs dzīvojam tieši šajā laikā. Es esmu 78. gada izlaidums, un es atceros citādu pasauli. Un man ļoti patīk, ka man ir tie dažādie faili. Padomju Savienība nekādā veidā nedievinu, bet ir interesanti, ka viena cilvēka dzīves laikā mums ir tik daudz dažādas pieredzes, un tad parādās internets. Un tas viss ir viena cilvēka dzīves laikā, un šodien mēs runājam par mākslīgo intelektu, kas palīdz mums mūsu ikdienas darbos. Kas par laiku, ko? Jā, bet redzi, saucās singularitātes teorija, kas nozīmē, ka skatoties uz to, kā attīstās tehnoloģijas, viņas attīstās eksponenciāli, un ir vairāki spekulētāji, jeb zinātnieki, kuri saka 45. gadā mēs sasniegsim šo te singularitāti, kur tehnoloģiju spējas un tehnoloģiju kapacitāti pārsniegs mūsu cilvēciskās spējas. Tu man prasīja, kā būs uz priekšu 100 gadi, tālumā redzīja viedi cilvēki saka, ka vairs nav tālu jāgaida 45. gads. Mēs ar tevi sagaidīsim viņu, vai ne? Mēs ar tevi būsim klāts. Jap. Tā, varbūt apspriedāt, gribēju zināt, zinoši cilvēku viedokli salīdzinājums īsumā ChatGPT, Gemini, DeepSeek. Es varu pateikt tā, vismaz pēc tā, ko es pats zinu, un kā esmu arī lietojis, jo man tā lietošana uz šiem te modeļiem, vismaz DeepSeek es neesmu lietojis, bet es esmu lasījis un es aptuveni pārzinu, kā tas DeepSeek strādā. Tad man tā lietošana vairāk ir ikdienā saistīta ar lielu datu apstrādi un tieši ar kiberdrošības aspektiem, kur kaut kādi dati jāanalizē un tam līdzīgi, bet arī, protams, viņi jākontrolē. Tad vismaz man pašam ir tas, ka ChatGPT atgriež ar jaunākajiem modeļiem daudz precīzākus rezultātus nekā tas būtu Google Gemini. Kāpēc Google Gemini ieleca pēdējā brīdī šajā vilcienā, kas skrēja uz priekšu, un tāpēc, ka tā bija ekonomiska, ar biznesu saistīta ideja, un kāpēc Google negribēja būt tie, kas pazaudē šo. Un ar DeepSeeku ir, principā, cik es sapratu, viņš ir trenēts tieši uz to pašu ChatGPT modeļiem un uz tām pašām lietām. Bieži vien viņš pat atgriezīs. Ja tu viņam pavaicās, kas tu tāds esi, uz kādu modeli tu esi trenēts, viņš pateiks, ka es esmu ChatGPT, ja vien tas vēl patreiz nav salabots. Un ar ko atšķirās, protams, tas DeepSeeks ir daudz efektīvāks. To, ko Ķīnas zinātnieki ir izdarījuši, viņi ir mēģinājuši padarīt šos modeļus daudz efektīvāks, lai viņiem būtu pēc iespējas mazāk nepieciešams skaitļošanas resursi. Skaitļošanas resursi nozīmē elektroenerģiju, tie ir papildus izdevumi. Tātad viņš ir tāds, kas tev atgriezīs pietiekami korektus datus, bet ir jārēķinās arī ar to, kurš tad kontrolē, kurš ir veidojis, vai tu uzticies tai valstī, no kurienes tas ir izcelsmes valstī, vai tu uzticies. Un mēs vismaz kā certs, mēs aicinām būt apzinīgiem lietot šo un būt kritiskiem pret modeļiem, kuriem izcelsmes valsts ir kaut kas ārpus Eiropas Savienības vai NATO. Jep. Tas ir ļoti svarīgi. Starp citu, ar to mēs arī šodien beidzam Digitu stāstos. Artūram jautājums, kur atbildi ir zinām, bet ņemot vērā to, ka tavu pamatnodarbošanās ir CERT.LV un tu esi kiberdrošības eksperts, pēdējām vadošais, nešās tās sveicinies arī pārējiem kolēģiem no CERT.LV. Kādā veidā krāpnieks dabū, piemēram, mana bērna balsi un zvana, un stāst, ka kaut kas ir noticis, tā raksta Artūrs? Vismaz tas pamatveids nav, vismaz man pašam nav zināms, bet es varu spekulēt, un kā es to darītu, ja es būtu krāpnieks, tad es noteikti veiktu šos te zvanus, aptaujas zvanus, vai vienkārši kaut kādā brīdī man jau nepieciešams tik ierakstīt ir kaut kādu konkrētu, kaut kādu laiku, piemēram, 5 vai 10 sekundes, lai dabūtu to balss tembru, to valodas ritējumu, un tad, lai varētu viņu iebarot iekšā mašīnu mācīšanās ģeneratīvajā mākslīgā intelektā un veidot jau kaut ko līdzīgu, kas skan tā kā tava balss, jā. Vai šodien gadījumā tas nenotiek bišķi vienkāršāk jau mēs jau esam sūtījuši balss pasta ziņas saviem radiem, mēs tiekam klāt, ja tur var tik klāt. WhatsApp var tā vienkārši. Egon, tava balss skan patreiz ēterī. Jā, easy, man jau pieliec par rakstītāju un rītdien zvana cilvēkiem. Redzi, WhatsAppā vai jebkurā citā informācijas apmaiņas platformā, WhatsApp signāls vienalga, kur tur sūta tās ierakstītās ziņas, viņi garantē
vismaz pakalpojums sniedzēja, ka tās ir tā kā end-to-end no gala līdz gala sašifrēts, vai ne? Un tā kā kādam, ja viņš nekompromitē tavu kontu vai tavu telefonu piekļūt pie šīm ziņām, būtu ļoti grūti. Nu, patreiz vismaz mums kā certam nav zinām šādi ievainojumi, kas to pieļaut. Cilvēks ir tā ievainojamība. Ja tu kādu pievieno klāt pie savas grupas, kur tu apmainies ar informāciju, tev liekas, ka tas ir tas kaimiņš čalis. Es īsti nezinu, kā viņu sauc, bet viņš tur blakus dzīvo, blakus mūsu mājā. Un tur notiek tās kļūdas, cilvēciskās kļūdas. Jep, tieši tā. Tā, nu šis kāda lieta, kā šito mēs pie tējas glāzes varētu runāt vēl, un arī stāriņu klausītāji iesaistās, starp citu, ugunsmūris. Ļoti labi štele, ar to tad arī šovakar stāsts Digito rubrikā beidzām. Daiga raksta par ugunsmūru, varbūt zināt, kāpēc ik pa laikam izslēdzas. Nezinu, man neizslēdzas. Nevajadzētu mūsu DNS ugunsmūrim kā pakalpojumam jābūt ir tādam, kas strādā nepārtraukti. Ja tomēr kaut kas tāds ir noticis, tad es aicinu izmantot saziņas mehānismus ar CERT.LV, vai nu zvanot mums, vai rakstot uz CERT.LV, un tad mēs noteikti skatīsimies arī lietotnē. Tanī pašā DNS ugunsmūra lietotnē ir iespēja ar mums komunicēt, ja es nemaldos, vai ne? Nu, varianti ar mums ir, kā sazināties, un mēs esam tie, kas noteikti ļoti ņemam šo vērā, lai nodrošinātu šo pakalpojumu mūsu gala lietotājiem. Par ugunsmūri bija jautājums, kur to var dabūt. To var dabūt apā, vai nu Google Play vai App Store. Tieši tā. Ja gribi, var leju pielādēt viņu tieši tā tevis minētajās platformās, vai arī, ja tu esi pietiekami tehniski gudrs, tad arī dnsugunsmūris.lv, un tur var saņemt arī tehnisko informāciju, kā tu pats viņu var nokonfigurēt mājās uz savā maršrutētāja, lai jau visas iekārtas, kuras iet caur šo internetu pieslēgumu, jau būtu aizsargātas. Kāpēc slēdzas ārā? Nu, mans pieņēmums ir, ka vajag pastīties, vai telefonām ir jaunākais updates. Citreiz tādas parastas lietas. Cilvēkam liekas, ka, ko es tur updatetošos, iespējams, ka tev ir vakardienas operētais sistēma. Jā, uzturēt savu digitālo virtuvi vienmēr ir tas ir ļoti būtiski. Jā. Paldies, ka atnāc ciemos. Doktors Bernhards Blumbergs. Paldies, ka atnāc. Lai tev brīnišķīgi un lai mums ir droši valstī. Jā, lai mums visiem drošas lieldienas. Drošas lieldienas. Sargai mūs, jā, tas no tās arī. Esam Digitobi. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un CERT.LV.